Un ziņu noslēgumā vēsts par mūsu bērnu un jauniešu vokālā ansambļa Brēkulīši panākumiem starptautiskajā mūzikas konkursā, kurā ansamblis saņēmis godpilno 2. vietu. Neskatoties uz milzu satraukumu un lampudrudzi, Brēkulīšiem izdevās sevi parādīt no labākās puses. Tas šoreiz man viss. Līdz nākamajam ziņu izlaidumam. Pagaidi. Ko viņš teica? Lampudrudzis? Lampa? Kā tu jūties? Viss kārtībā? Viss, kas bija kārtībā, pārvērties ir bardakā. Adatās steidz visu lāpīt, rāžiņš īstā vilnī trāpīt. Zābaks šo neko vien var, burka tas viss neaizsver. Ejam augšā izlūkos, pilnīgs bārdaks bēniņos. Abrakavērtekā. Tad te ir mūsu mājas lampas. Lampām iespējams ir lampudrudzis. Kas tas tāds? Es nezinu. Pagaidām neviena lampa vēl nav slima. Toties te radio ziņās teica, ka ir tāda slimība. Tad nu es pieskatu, pārbaudu. Tu kaut ko jauc. Radio! 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 Ko? Radio! Kas? Ko? Radio! Pastāsti draugiem, ko tu ziņā stāstīji. Ko tieši? Es daudz ko teicu. To, ko tu stāstīji par lampu slimību. Bardek, es noteikti neko neteicu par kaut kādu lampu slimību. Vienkārši nolasi pēdējo ziņu teikumu. Labi. Tas šoreiz man viss. Līdz nākamajam ziņu izlaidumam. Nē, ne to. Priekšpēdējo teikumu radio. Neskatoties uz milzu satraukumu un lampudrudzi... Dzirdējāt? Viņš teica lampudrudzi. Es jums saku, es neko kārtējo reizi nejaucu. Labi, es neko nesaprotu. Lampudrudzis ir tāds drudzis, ka lampa iedegās. Tāpat arī mums, kad mēs saslimstam, ir drudzis. Tas ir lampudrudzis. Es domātu, ka tā būtu kaut kāda slimība. Kaut kas, ka tev paliek slikti no gaismas? Kaut kāds drudzis galvai. Uztraukums, kas tev ir, kad tev ir kāds pasākums vai kāda uzstāšanās. Čau, draugi! Nedod 5! Nedod 5. Ļoti labs, nedod 5. Man ir daži jautājumi, kas dara mani diezgan satrauktu. Līva, vai tu zini, kas ir lampudrudzis? Bet kā tu domā, kas tas varētu būt? Bail no lampām. Bailes no lampām. Bailes no lampām. Tas varētu būt, ka tu šķaudi tā kā no lampām, ja tev katru reizi iespīdas lampa. Iespīd lampa acīs un šķaudi. Manuprāt, lampudrudzis ir, kad tev ir atkarība no lampām, un tu visur gribi slēgt iekšā lampas. Atkarība no lampām, tas skan diezgan briesmīgi. Man liekas, ka tas ir kaut kas līdzīgs saules durienam, tikai to vēl sakarsti. Dramatiski. Jā, varianti labi, draugi, ļoti labi varianti. Sveiki, bērni, te Lauris Reiniks. Kas tad ir lampudrudzis? Lampudrudzis ir tad, kad tu uztraucies un baidies iet uz skatuves. Vai nu dziedāt, vai skaitīt dzejolīt, vai uzstāties kopā ar kādu ansambli vai deju kolektīvu. Bet tā nav slikta lieta, tā ir laba lieta. Tas nozīmē, ka jums rūp, jums ir svarīgi tas, kas tur tūlīt notiks. Un patiesībā uztraukties īsti nevajag, ja jūs esat gatavojušies. Jūs dzejolīti mākat, dziesmiņu arī mākat, daudzreiz esat dziedājuši un mēģinājuši, un tagad tikai jāuziet uz skatuves un jāparāda citiem. Un citi arī neko slikti jums nevēl. Viņi vienkārši arī grib patīkami pavadīt laiku un noklausīties vai noskatīties to, ko jūs esat sagatavojuši. Līva, vai tu esi publiski uzstājusies? Jā. Kādas bija tavas sajūtas? Es biju nedaudz satraukta. Bailes bija? Nē. Vēdru negrieza? Nē. Es biju satraukta, bet kad viss izgāja cauri, tad jau bija labāk. Bet kādas ir tās satraukuma sajūtas? Vari noraksturot? Kad bišķi baili ir. Bail? Jā. Bail iet tā kā skatuves, jā?
Es vienmēr ceru, ka man viss izdosies, un ceru, ka man tā drosme ir ļoti, ļoti liela. Nu, man bija tā, ka es ļoti uztraucos, gandrīz aizmigu tikai gandrīz. No uztraukuma nevarēja aizmigt? Jā, principā. Man ir bijusi publiska uzstāšanās, un no sākuma es jūtos ļoti labi. Ļoti labi? Vispār nebija uztraukusies? Klausies, vai es malacis? Un Rudolf, kā tev? No sākuma visu laiku ir uztraukums, bet tā, kad sāc dejot, beidzas uztraukums. Pazūd, ja? Tā kā ieskrienies un aiziet un deju solis ar vien raitāks un raitāks. Sagurušas man drociņas, vai tā mana vaina bija? Sagurušas man drociņas, pilnas acis man miedziņas, sabijušās bardeciņas. Pilnas acis man miedziņas, sabijušās bardeciņas. Draugi, un kad jūs satraucaties? Es eju mūzikas skolā. Man pirmo reizi, kad man bija jāuzstājas, man bija liels satraukums. Tad, kad man bija teātra izrāde, tad mēs ar manu draudzeni bijām ļoti satrauktas. Mums vēders sāpēja. Pat cik es eju mūzikas skolā un spēlēju violu, man tas uztraukums ir tad, kad es uzeju uz skatuves. Es vienreiz biju ar savu draugu Ragnaru uz kino, un es biju ļoti satraukusies. Un kā jūs ar to tiekat galā? Es parasti nomierdos un cenšos par to nedomāt. Vieglākais ir vienkārši to izdarīt. Negaidīt un vienkārši darīt, un tad tas ātrāk beigsies. Es aizskaitīju līdz 10 divas reizes, un tad jau es pēc kāda laika nomierinājos. Tā es pārvarēju savas bailes. Es vienkārši vairāk nedomāju par to un biju tā kā es. Bardaciņa vidiņā, laižos trakos budeļos. Bardaciņa vidiņā, laižos trakos budeļos. Varbūt jums ir kāds padoms vai ieteikums, kā cīnīties ar uztraukumu pirms publiskas uzstāšanās? Es stāvējos 3 stūri, un tad vienā malā ieelpo, otrā izelpo, ieelpo, izelpo. 3 stūris ieelpo. Labi, šo es mēģināšu atcerēties. Pirms pēdējās dejas es saku 1, 2, 3, 4, 5. Un vienkārši dari, vai ne? Jā. Un viss ļoti labi. Man patīk vispirms paņemt draugiem. Vai kārtīgi izsmieties? Jā. Pamēģinām kārtīgi izsmieties visi. Esam ļoti uztraukšies. Varbūt tev vispirms tā kā parunāties pašam ar sevi. Tev sevi ir jāsaka, es to varu, un es to izdarīšu, un man tas sanāks. Un beigās tu būsi tā kā apmierināts ar to, ka tu to izdarīsi. Es to varu, es to izdarīšu, es esmu labākais. Tā, draugi, es ļoti ceru, ka jūsu ieteikumi man palīdzēs. Jā, man sanāks. Jā, man sanāks. Varbūt arī man sanāks. Ļoti paldies par padomu. Mani saklāstīja mērestiņas pavadīja. Ja gadījumā kādreiz sanāk uztraukties, tad vajag noskaitīt līdz 10, ievilkt pāris dziļas elpas, iet uz skatuves un sameklēt ar acīm, kur sēž zālē kāds jūsu draugs vai ģimenes loceklis, un skatīties uz viņu. Tad būs daudz mierīgāk, un lampu drudzis, vai uztraukums, vai bailes pāries, un viss būs labi. Tu to vari, tu esi labākais, Bārtak, tu esi labākais. Nepalīdz. Sāpēters, saktienies, kā sagriez. Tā, saņemies. Zejolis. Viņš dziļi. Viņš dziļi.
Viņš dziļā bedrē guļ un smaida. Viņš rīkli atplētis un gaida. Un viņa mēle baisi lokās, jo drīz tu būsi viņa rokās. Viņš ātrumu kā magnēts pievelk un bedrumā kā virve ievelk. Lai klūpumam tu virsū drāzies un kritumā kā akmens gāzies. Viņš zina, pa kuru ceļu brauksi, cik skaļi palīgā tu sauksi. Glun bedrē, zilums, klūzums, situms, pats ātrum, bedrum, klūpum, kritums. Pret viņu līdzeklis ir šāds, tev galvā ķivere un prāts. Man sanāca. Es pārvarēju lampu drudzi. Labs pārdek, labs. Alpo dziļi un mierīgi. Es zinu, tu esi uztraukusies. Esmu lampu drudža eksperts. Esmu iemācījies tikt galā ar uztraukumu. Arī tu to vari. Nomierinies, viss būs kārtībā. Redzi, cik es mierīgs esmu. Mierīgs, arī tu to vari. Spīdi, strādā! Moši. Čau, Bartek! Čau, draugi! Mēs dzirdējām par tavu uzstāšanos. Vēsā mierā bez jebkāda uztraukuma. Mēs gribam tevi ielikt uz vēl vienu uzstāšanos. Bet tur būs vairāk skatītāju. Forši, ļoti forši, es labprāt. Nē, es taču nevaru. Man jāsašoja adatai diegus pilventiņš un jāsašņorē zābakam šņoris, jāpiegriež burkai vāciņš un jānoregulē radio antenas. Un vēl jāpārkrāso jūras cūciņai būrītis un jāsaķemmē vienredzim krēpis un tādā, darbiņi daudz. Es diemžēl tajā dienā netieku, draugi. Piedodiet. Bet mēs vēl nepateicam, kurā dienā tas notiks. Jā? Tajā, kurā jūs neteicāt. Kur tu esi, Bardāk? Raidījums visiem mums. Bardaks bērniņos. LTV1 Nelson bērnistabā.